Čau! Es jau sen neesmu sarunājusies ar jums, es zinu. Un šis ir mans pirmais video, ko es iepriekš neesmu sagatavojusi. Man vienkārši ir doma prātā un gribētu piedalīties ar jums. Tātad arī būs kļūdas. Bet es personīgi zinu, kad es klausos kādu ārzemnieku runājam čehiski, man arī patīk, kad viņš pieļauj kļūdas, jo tas ir jautri. Nu labi. Bet tā domā manā prātā ir, ko jūs domājat? Jo es vēsturē gribēju arī veidot video un runāt ar jums latviski, jo man tas patīk. Bet es domāju, man šķiet, ka visi šie influenceri, un es neesmu influencere, ir vientuļi. Un tā vientuļība ir arī iemesls, kāpēc viņi sāka veidot video. Jo, kad jūs esat vientuļi un istabā tikai jūs, bez partneriem, bez draugiem, bez partnera, jums ir pirmkārt daudz laikā, jūs varat darīt otrkārt jebko, ko jūs gribat, un treškārt jums nav ar ko parunāt par vienkāršajām lietām dienas laikā vai arī par nakts laiku. Un kā to izdarīt? Nu, vienkārši sarunāties ar jums, papļāpāties ar jums, skatītājiem. Bet vai tas nozīmē, ka es sāku runāt par savu privāto dzīvi, par visām šīm vienkāršajām lietām savā dzīvē, kā ir saule, kā ir jūnijas, man ir apelsīnu koks. Nu jā, man ir šeit apelsīnu koks. No kaulā. Tas nav svarīgi. Piedodiet. Tas jautājums ir, vai jūs domājat, ka vispār influenceri ir vientuļi un viņi grib piedalīties ar savām domām ar jums tikai tāpēc, ka viņiem nav partnera? Jo man ir arī šis jautājums manā prātā, savā prātā. Un domāju, un es baidos, kad es sāku veidot šos video. Vai es nebūšu arī vientuļa? Man ir ar ko papļāpāties, bet ne latviski. Nu, bet kad es redzu kādu influenceru, viņš sāka, kad viņš bija vientuļš. Tātad es neesmu vientuļā, bet it kā esmu, jo man apkārt nav nevienu latviešu. Es zinu, ka jums tagad ir jūnijas, tātad es novēlu jums daudz skaistu baltu dieniņu un sveicieni no Čehijas. Atā!